Šodien vēlos pastāstīt par zobeniem un taro kārtību un par mūsu prātu. Tātad zobeni, viņi simboliski parāda mūsu prātu, mūsu zināšanas, mūsu domformas, mūsu pārliecības, kuras ir mūsu galvā. Tādā pozitīvā ziņā tās ir zināšanas, uz kurām mēs balstam savu dzīvi. Bet tādā negatīvā ziņā tās ir bailes, šaubas, visas šīs destruktīvās lietas, kuras traucē mums pašiem ieraudzīt patiesību un arī mēs paši ar savām domām sevi sāpinam. Un šī taro kārtas, ja, tad šeit ir dūzis, tas būs tāds pozitīvs, tāds spēcīgs apstiprinājums, jā, zināšanas, tādā labā nozīmē. Ja, protams, būs izlikumus liksiet un tur būs daudz apkārt kaut kādas kārtas, kuras ir negatīvas, tad tas būs negatīvā ziņā, bet principā tur, kur būs zobeni un šīs visas kārtas, tur vienmēr būs tās par kaut kādu komunikāciju un par to, kas dzīvo mūsu prātā. Kādas tad ir tās domas par komunikāciju, par mums pašiem, kā mēs, protams, sarunāties, kas ir tās lietas, kas sāpina mūsu pašus, bet šie cilvēki mums, tā kā komunicējot ar mums, šķietami viņi mūs sāpina. Un šīs kārtas, viņas tā kā atspoguļo, piemēram, šī konkrētā kava, man ļoti, ļoti patīk šī kava, te ir perfekti redzams tas, cik patiesībā, kā mēs paši sevi sāpinam bieži vien ar tām savām domām, jo domas ir tās, kas veido mūsu dzīvi. Un, ja gribās uzdot kaut kādus jautājumus taro kārtīm ar vai man šodien darīt to un šito, tad dūži vienmēr, ja, tie būs apstiprinājums jā, eidaļi. Bet principā es iesaku neveikt šādu veidu jautājumus, tāpēc, ka taro kārtas viņas atspoguļo tādus dziļākus procesus, nevis tikai virspusēji. Tur tāds, jā, eidari, Tātad. Dūzis ir kā vieninieks, tas ir jauns sākums vienmēr. 2, tā ir izvēle. Šajā konkrētajā gadījumā, ja, tad var redzēt, ka sieviete aizsarga pozīcijā nolikus rokas priekšā sev, un viņa tā kā zobeni ir priekšā, tad zobeni ir mūsu domas, viņa tur priekšā šos zobenus, tātad es zinu labāk. Tā ir viņas pieredze, tā ir viņas personīgā pieredze, nevis tās patiešām ir zināšanas. Bet tā ir viņas tāda iekšējā pārliecība, ka viņa šīs savas domas ir pieņēmusi par patiesību. Un iespējams pie viņas pat nav iespēja pienākt, ja. Viņa to izvēli ir izdarījusi ļoti apzināti. Šī kārta savukārt ļoti fantastiski parāda to, ka bieži vien mēs esam pārliecināti par kaut ko, jebko, un šīs domas sāpina mūs pašus. Un arī attiecībās visvairāk mūs sāpina tas, kad mums ir kaut kādas ekspektācijas pret otru cilvēku, un tas otrs cilvēks nespēja šīs ekspektācijas piepildīt. Un patiesībā ne jau tas otrs cilvēks ir vainīgs pie tā, bet ir mūsu tās domas vainīgas, ko es domāju par to otro cilvēku, kāpēc man tieši sāp tas, ko viņš man saka, jo varbūt es pats kaut ko esmu izdomājis, pati esmu kaut ko safantazējusies, ja, un otrs cilvēks man to nekad nav apsolījis. Un īstenībā jau mēs paši savā prātā tur visu laiku nepārtraukti mutuļojam, un bieži vien mēs pat nedzirdam, ko otrs cilvēks saka. Zobeni vienmēr būs par komunikāciju. Un pats svarīgākā komunikācija sākumā mums ir pašiem ar sevi. 4, tā ir tāda stabila enerģija, un zobenu 4, tā nozīmē, ka tie zobeni ir bišķi jāpaliek malā un iespējams ir jāatpūšās. Iespējams ir jāiet tur kaut kāda pauzīte, jo
prāts jau nekad neatpūšās, bet šajā gadījumā prātu var atpūtināt tad, ja mēs veicam kaut kādas garīgas prakses, kaut kādas meditācijas taisam, un tad patiešām prāts var atpūsties, jo viņš apstādinās mūsu prātā šīs negatīvās domformas, kad mēs visu laiku tur kaut ko vāramies un domājam, tad, kad mēs taisam šīs meditatīvās prakses, tad mūsu prāts pārstāja kontrolēt mūs, un mēs sākam tā kā viņu bīdīt tādās pozitīvās gultnēs. Un arī 5 zobeni, runā par to, ka tu esi vainīgs, tu esi vainīgs, kurš tad ir te vainīgais? Šīs kārtas, viss viņas forši parāda caur attēliem. Es vados, sekoju, savām kaut kādām šīm zināšanām, kāds mani ved, kāds neredzams tēls mani ved kaut kur ūdenī, forši viņas ļoti spēcīgi atspoguļo mūsu domas kaut kādas tiešām, kas ir mūsu tajā galvā, mūsu pārliecības. Cerēs mēs arī tā kā slikti guļam, mēs murgojam, tāpēc, ka mēs pa dienu esam visu kaut ko sadomājušies. Un 10. vienmēr noslēdz ciklu. Tad vieninieks sāk ciklu un tad iziet cauri šiem visādiem procesiem, kas mums te iekšā notiek, un 10. noslēdz ciklu. Un tad, protams, vēl ir 4 personas, kas ir jauna enerģija, kas ir tāda jau kaut kāda kustība un kas ir tāda pavisam stabila jau nobriedusi šo kāršu tādas, karalis un karalieni, tie vienmēr būs tādi, valdnieki, viņi valda pār savu prātu, viņi vairs nepakļaujās kaut kādām savām negatīvām domām, bet viņi jau ir tādi, saprātīgi, ļoti zinoši un tādi pozitīvi. Tur, protams, arī var būt negatīvs kārtas plaks, tad būs negatīvi, bet, principā, manuprāt, šī kava ir fantastiska un atspoguļo mūsu iekšējos procesus, mūsu domformas, mūsu kaut kādas lietas, mūsu prātā gļukus un tā tālāk. Tā kā nāc